Tātad es aicinu, mūsu pulkā ir Mežpils alus zīmola vadītāja Ieva Nitrieksta. Sveiki. Labdien! Labdien. Prieks redzēt atkal. Jā, jā. Gribu jums vaicāt, te šodien daudz runā par to, ka jums ir īpašs produkts tapis tieši talciniekiem par godu, jo mēs jau visi gribam kaut kā pateikt īpaši paldies visiem tiem cilvēkiem, kas gadu gaitā iet talkot un ies varbūt tikai šogad sākot. Varbūt jūs varat pastāstīt, kas tad tas ir? Mežpils talkotājs. Tad šis produkts ir īpaši taps par godu lielai talkai. Sadarbībā ar mūsu mīļo veikalu Rimī. Tātad šis produkts pieejams Rimī veikalos visā Latvijā. Bezalkoholiskais alus. Un kāpēc mēs tādu radījām? Jāsaka pavisam vienkārši, kad bieži vien zīmols ir kā komunikācijas platforma. Un, lai gan par to mēs nedomājam ikdienā, bet patiesībā tas, ko mēs redzam uz etiķetes, uz iepakojuma, tas mums vienmēr kaut kādā ziņā paliek atmiņā. Un tad mēs ceram, ka arī ar šo produktu cilvēkiem paliks atmiņā, ka tas ir talkotājs, īpaši jau laicīgi mēnesi pirms talkas, un varbūt kaut kādā ziņā nosēdīsies zemapziņā, kad pat jau aiz stūra ir talka. Tieši tā, un ir vēl laiks pieteikt savu talkošanas vietu, vai labi iekārtot kādu ainavu, vai izdarīt kaut ko kopienai labu. Es, ieskatoties jūsu mājaslapā, secināju, ka, manuprāt, jūs arī aicināt iedzīvotājus tā saucamo zero waste principu domāšanu. Vai tas tā ir? Jūs varat atklāt. Un, ja tas tā ir, varbūt jūs tiem, kas vēl nezin, mazliet pastāstat. Te laikam var sasaistīt ar depozītu sistēmu. Tieši tā. Jā, depozītu sistēmu. Tātad depozītu sistēmu ieviesām pirms 2 gadiem visā Latvijā. Kā jūs minējāt diskusijā, talkotāji noteikti zina, ka pudeles gandrīz vairs nav iespējams atrast mežos. Un, ja ir, tad tās visdrīzāk ir pudeles, kur nav šī depozīta zīme. Līdz ar to sistēma strādā, kā es esmu arī teikusi, tad patiesībā te jau mēs varam redzēt, ka tā iedzīvotāju tās pārmaiņas notiek un iedzīvotāji patiesībā ļaujās. Un, jā, lai gan es minēju, ka tas tomēr ir tas burkāns, tie 10 centi, kas nostrādā, bet tāpat tās diezgan ātri ieviesām, diezgan veiksmīgi, un procenti šobrīd jau ir diezgan labi. Es vēl gribēju jums vaicāt, es pamanīju, ka jūs atbalstat šogad Bauskas novada iedzīvotājus. Viņiem ir tāds sapnis izveidot savu veloparku. Un arī Lielā Talka jau pirms daudziem gadiem sāka šo pagalmu kustību, kur būtībā doma ir par kopienu, kā kopiena pati sev dara labu. Un šis ir tāds labs turpinājums, varbūt burtiski 2 vārdos pirms nākamais runātājs atkal pārņem stafeti. Jā, man prieks, ka tas ir pamanīts, jo patiesībā tas ir mūsu kampaņas Dari savu pilsētu labāk ietveros, kur mēs aicinam iedzīvotājus pieteikt vietas Latvijā, kuras nepieciešams uzlabot. Un tad Bauska bija viens no projektiem, kas bija pieteicies un kas patiesībā uzvarēja mūsu žūrijas vērtējumā. Un man ir milzīgs prieks un ir milzīga atsaucība no cilvēkiem, kas laikam atkal pierāda, ka mums rūp ne tikai savus dārziņus, savas pagalmas, bet arī tas, kas mums notiek apkārt Latvijā.